Šovakar raidījumā aizsargdambja būvnieki Jēkabpilī gatavi iespējamiem plūdiem. Latvijā turpina cīņu ar mizgrauzi. Daugavas aizsargdambja atjaunošana Jēkabpilī izmaksā gandrīz 17 miljonus eiro. Pirms Ziemassvētkiem neatbilstošu laika apstākļu dēļ būvnieks izsludināja ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, bet būvniecības izmaksas tas neietekmē. Šobrīd objektā ir veikti 90% stiprināšanas darbu, tomēr jēkabpiliešus uztrauc, vai nepabeigtais dambis ir gatavs iespējamiem plūdiem. Jā, tiešām uznāk ļoti lieli plūdi, tad es nedomāju, ka viņš īpaši izturētu. Cerēsim, ka būs stiprāks dambis. Vajadzētu būt stiprākam. Mēs vienalga baidāmies no ūdens. Dambis ir 10, ja ne 20 reizes drošāks nekā tas bija 23. gada sākumā. Dambja slapjā nogāze tika izbūvēta ar tādiem materiāliem kā nefiltrējošs minerāla grunts, bentonīta māla paklājs, atkal minerāla grunts, kas nefiltrē ūdeni, ģeotekstils, šķembu slānis un 20 cm betoņa slāņa kā virsējais segums. No 6 stiprinājuma slāņiem uzklāti gandrīz visi. Dažviet palicis neuzlikts virsējais slānis. Būvnieks arī tehnoloģiskā pārtraukuma laikā seko līdzi situācijai un veic aizsargbūves uzlabošanas darbus. Tādi notiek arī šobrīd. Tie nav aktīvie būvdarbi, tie ir gatavošanās iespējamiem plūdiem, ja tādi būs, lai maksimāli nodrošinātu tos un saglābtu dambjā visas iespējamās skalošanās vietas. Būvnieks ir sagatavojis krīzes plānu, kas tiks ievērots nepieciešamības gadījumā. Situāciju būvobjektā regulāri uzrauga arī pašvaldības civilās aizsardzības speciālisti. Šobrīd aizsargdambis viņu jau var saukt par aizsargbūvi. Atšķirībā no 23. gada aizsargdambim klāt ir nācis gandrīz metru biezs gruntsslānis, kā arī bentonīta māla paklājs nācis klāt, kurš novērš ūdens infiltrāciju dambī. Šodien Jēkabpilī ūdens līmenis Daugavā ir gandrīz 3 metri virs stacijas nulles atzīmes, kas ir 5,5 metrus zemāks par kritisko robežu pilsētā 8,4 metriem. Tomēr vižņi jau veidojas, un sinoptiķu prognozes liecina, ka tas turpināsies. Janvārs iezīmē saules atkusnis, kas nav diezko labvēlīgs hidroloģiskajā ziņā. Tas rada to vižņu veidošanos. Pastāv iespēja, ka arī šogad būs Daugavā sablīvējumi. 2023. gada janvārī vižņu masa aizsprostoja Daugavu no Jēkabpils līdz pat Pļaviņām, radot Jēkabpilī vērienīgus plūdus. Sāka brukt aizsargdambis, kura glābšanas darbi ilga teju 2 nedēļas diennakts režīmā. Valsts meža dienesta eksperts Oskars Zaļkalns rāda, kā izskatās mizgraužu bojātie koki Jēkabpils novadā. Egļu 8-zobu mizgrauzis ir bīstamākais egļu kaitēklis visā Eiropā, un Latvijā sastopami vairāki 10 šī kukaiņa sugu. Jau pērn valstī bija izsludināta mizgrauža masveida savairošanās situācija mežā, un tā noteikta arī 2025. gadā. Prasība būs vienkārši tos invadētos kokus atzīmēt. Ciršanas ierobežojumi būs tāpat kā pagājušā gadā no 1. aprīļa līdz 31. augustam. Lapkoku cirst varēs, skujkoku šī 4 mēnešu periodā ciršana būs ierobežota. Protams, ja egļu audzē parādīsies mizgrauzes, sanitāro vienlaidus cirti, izlases cirti neatļaus, jo tās ciršanas atliekas pievilinās vēl jaunas vaboles. Tomēr situācija valstī uzlabojas un dinamika ir lejupējoša. Salīdzinot 2023. un 2022. gadu, mizgraužu radītie bojājumi egļu audzēs samazinājušies un svaigi kaltušo egļu daudzums mežā sarucis par 19%. Apkarot mēs viņu īsti nevaram. Nekādā veidā mēs viņam varam tikai mēģināt ar dažādu veidu saimniecisko darbību viņu ierobežot. Ierobežošana vairāk aprobežojas ar svaigi invadētu koku izciršanu, izvākšanu, pēc tam izcirtumos izvietojot feromonu slazdus. Mizgraužu feromonu slazdu izvietošanu veic valsts meža dienests, un to izvietošana var notikt pēc dienesta sanitārā atzinuma. Šie kaitēkļi rada nopietnus finansiālus zaudējumus gan mežu īpašniekiem, gan uzņēmumiem. Piemēram, lielākais pilna cikla mežu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā Sijā Pata arī saskāries ar mizgraužiem. Vislielākais bojājums mums bija Kurzemes pusē, vienlaidus platībā sanāca realizēt 10 hektāriem. Tur mēs
nedaudz arī paši bijām vainīgi, jo nebijām laicīgi pamanījuši. Ļoti liels atbalsts, kuru arī izmantojām mēs konkrēti šajā gadījumā šie lauka atbalsta dienas projekti. Lai no šādām situācijām izvairītos un pēc iespējas labāk pasargātu savu mežu, saimniekiem regulāri tas jāapseko. Valsts meža dienesta pārstāvis teica, ka nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz tām eglēm, kas ir resnākas par 16 līdz 20 centimetriem. No meža īpašnieku viedokļa katram arī jāskatās, būtu vairāk līdzi jāseko, biežāk jāizbrauc to savu mežu iztaigāt, apskatīties. Pieaugušu mežu noteikti vairs nevajag audzēt un taupīt, viņš ir pieaudzis, viņš ir jāzāģē nost, bet tagad ir jāskatās, kad ir pareizi to darīt. Koksnes vērtība jau ir nesalīdzināma tas, kas ir tikko svaigi zāģēta, vai tad, kad jau izgrauzis tur izdarīs savu darbu. 2023. gadā tika veikta egļu audžu apsaimniekošana, novērtējot izgraužu bojājumus mežā 358 paraugu laukumos. Visintensīvākie izgraužu bojājumi pieaugušās egļu audzēs konstatēti Cēsu, Madonas, Gulbenes un Alūksnes plānošanas reģionos, kuros bojāto pieaugušo egļu īpatsvars pārsniedza 13%. Aizkraukles novada Aiviekstes pagastā valsts policija apturēja automašīnu Fordu, kuras vadītājs atradās stiprā alkohola reibumā. Viņa izelpā konstatētas 2,18 promiles. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts krimināla process par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu iespaidā. Daugavas kreisajā krastā Jēkabpilī ir iespējami traucējumi ūdens padevē, informē SIA Jēkabpils ūdens. Saistībā ar ūdensvada avāriju dažviet ir ūdens spiediena samazinājums vai pat ūdens padeves pārtraukums. Ūdens padeve tiks atjaunota, tik līdz būs novērsta ūdensvada avārija. Ja novērota ūdens noplūde kādā objektā, SIA Jēkabpils ūdens aicina iedzīvotājus par to ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 29 286 891. Lai atjaunotu un uzturētu asinskrājumus un spētu nodrošināt asins pieejamību ikvienam, kam tā nepieciešama, valsts asinsdonoru centrs aicina ikvienu atsaucīgu cilvēku ziedot asinis. Jēkabpilī to varēs izdarīt 13. un 27. janvārī no 9 līdz 13. Jēkabpils stadiona telpās Brīvības ielā 289. Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Vairāk par donoru kustību var lasīt portālā Jēkabpils laiks. 2024. gads darbā ar jaunatni ir bijis ļoti piepildīts un daudzveidīgs. Jēkabpils novadā apstiprināts Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2024. līdz 2028. gadam, kā arī ieviesta jauniešu brīvprātīgā darba sistēma Jēkabpils novada pašvaldībā. Kopumā apstiprināti 3 projekti, apmeklēti 4 jauniešu galvaspilsētas pasākumi Līvānos, kā arī aizvadīti 6 jauniešu sadraudzības pasākumi un organizēti 120 lokāli pasākumi. Jēkabpils novada kultūras pārvalde un visa lielā amatierteātru saime aicina uz Jēkabpils novada amatierteātru izrāžu parādi skati, kur 2 dienu garumā varēs izdzīvot un piedzīvot dažādu žanru, autoru un režisoru veidotus skatuves stāstus. Visās izrādēs ieeja būs bez maksas. Pirmā daļa paredzēta 11. janvārī Jēkabpils Tautas namā, savukārt otrā Viesītes kultūras centra Sēlija lielajā zālē 18. janvārī. Naktī uz piektdienu Latviju sasniegs jauns ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un ciklona ietekme saglabāsies līdz svētdienai. Gaidāms gan sniegs un putenis, gan lietus un atkala. Gaisa temperatūra tuvākajās diennaktīs būs no -4 līdz pat +4 grādiem. Svētdien un naktī uz pirmdienu debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra vietām var noslīdēt zem -10 grādiem. Sagaidāms, ka nākamnedēļ temperatūra no jauna pakāpsies virs nulles un sniegs klusīs, bet prognozes par atkušņa garumu un intensitāti pagaidām ir dažādas. 10. janvārī 20. Jēkabpils sporta hallē notiks Jēkabpils novada atklātā čempionāta hokejā 2. līgas spēle, kurā savā starpā spēkiem mērosies hokeja klubs Sēļi 2 un Baltu Lūši. 11. janvārī 13:30 Lones Tautas namā būs muzikāls pasākums, kurā piedalīsies Sandris Kalniņš, Lones Tautas nama bērnu vokālais ansamblis Kamenīte un Neretes kultūras centra senioru dāmu deju kopa Pūces.
11. janvārī 18. Jēkabpils sporta namā notiks Baltijas volejbola līgas mačs starp sporta klubu Jēkabpils Lūši un Selver Taltek komandu. 11. janvārī 18. Rites tautas namā notiks ansambļu sadziedāšanās Raimunda Paula dziesmu virpulī. 12. janvārī 12. Jēkabpils sporta hallē satiksies sportisko ģimeņu izaicinājums. Izaicinājuma pirmajā kārtā ģimenēm būs unikāla iespēja visiem kopā izbaudīt jautras un aizraujošas spēles uz ledus Jēkabpils sporta halles ledus arēnā. Pieteikšanās uz katru posmu notiek atsevišķi, aizpildot pieteikuma anketu un vēlākā 24 stundas līdz pasākuma sākumam. Anketa pieejama Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 13. janvārī 15. no Vecpilsētas laukuma paredzēta izbraukšana uz barikāžu atceres pasākumu Rīgā. Brauciena var pieteikties Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas nodaļā vai pie brauciena organizatora Jāņa Lāča. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pieteikšanās braucienam ir obligāta, jo vietu skaits autobusā ir ierobežots. Vairāk informācijas portālā Jēkabpils laiks. 13. janvārī 18. Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē tiks atklāta Sigijas Šķēles Tomiņas personālizstāde Grafikas. Izstādē būs apskatāmi dažādi grafikas tehnikas darbi – linogrāfijas, sausās adatu, hologrāfijas, koka grebuma, kā arī maģistra darbs Plūdi 2023 vitogrāfijas tehnikā. Izstāde būs pieejama apmeklētājiem līdz 28. februārim. Pata e-veikals. Koku materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgiem koku materiāliem par īpašajām atlaidēm, nekavējoties.